pusfināla cīņā tiekās Lielvārdu Fatpipe un Lekrings komanda. Keviņš Šmits piebremzē, viņš nedaudz. Viņa atbruņo Akmeņlauks, jau pretuzbrukumā Akmeņlauks. Arī šoreiz Akmeņlauka metiens lido garām vārtiem. Atpakaļ Mudelim. Mudels uz priekšu, Artūram Skatiņam. Sāko arī pēc tam bīstams Sanda Mihailovska metiens. Diezgan fiziski asa cīņa laukuma stūrī bija, bet tiesneši nefiksē noteikumu pārkāpumu. Miezīts uz Dzalbu, Dzalbs tālāk uz Rīsmanu, Rīsmans Šmita. Lieliski nospēlē vārtos Jānis Salcevičs. Jau abas komandas nomaina sastāvu. Artis Saviņš. Lieliski met Artis Saviņš un vārtu priekšā bumbiņu pielabo Kārlis Būmeisters un panāk 1-0 Lekrings labā. Nospēlēts 3 minūtes un 45 sekundes. Neizdevās viņam piespēlēt, bet labi nospēlē Rīsmans Kristiāns Miezīts, tālāk uz Dzalbu. Dzalbs met un Dzalbs iemet 2-0! Lielisks pretuzbrukums un lielisks metienu izpild Emīls Dzalbs. Vilders vārtu priekšu, Lisovskis vārtu priekšā nocīnās un panāk jau 3-0. Atkal uzmetienu uz vārtu priekšu izpilda. Vajadzis uz Dzalbu, Dzalbs mēģināja vidū piespēlēt, kļūdās, viņš piespēlē pretuzbrukumā jau Akmeņlauks. Labi ātri nospēlē Akmeņlauks pretuzbrukumā un viens vārds Lielvārds komandai atgūst. Parādīja savus. Lorents Malkovs ir Lekrings galvenā trenera. Andra Malkova brāļdēls. Un kas tikko notiek laukumā. Skatāmies atkārtojumā. Ļoti rupi kļūdās Ērenbots. Trekšs tagad var uzņemt ātrumu pretuzbrukumā. Labi spēlē Trekša, lielisks vārtu guvums Pēterim Trekšem. Fenomenāli nospēlē Pēters Trekša, apspēlē viņš 3 Lielvārdas spēlētājus. Kā sako piespēle uz augšu, tā uzreiz ātri presingā dodās Lekrings spēlētāji. Tas gan neveiksmīgi šoreiz. Labi izspēlē tur Akmeņlauks šķiet uz Rūdu Žukeli. Tālāk Trekša jau uz Būmeisters uz Zandi. Ļoti bīstams uzbrukums. Izveidojās pēc labas Pētera Trekšas diagonāls. Salīdzinājumā ar pirmo spēles trešdaļu. Pretuzbrukumā Lekrings, Zande uz Trekšu. Met uz vārtu priekšu. Labi piespēlē Vilders. Lisovskis. Lieliski nospēlē individuāli Lisovskis. Apspēlē viņš Mudeli. Duniņš pārtver bumbu, pretuzbrukumā Akmeņlauks. Un labi nospēlē plūdums, nosedz viņš tuvo vārtu stūri. Spēlē, tiek galā viņš ir presingi. Tagad Keviņš Šmits uz Dzalbu. Dzalbam lieliski iespēja no vārtu priekšu. Tagad viņš nosēdināts malā. Lieliski izspēle Lielvārdas komandai. Un Kaspars Mudelis no vārtu priekšu panāk izlīdzinājumu 4-4. Ļoti ātra izspēle. Skatāmies. Atspēlē to Rajeckim. Miezīts. Kļūdās arī Miezīts un jau Dūniņš var doties pretuzbrukumā. Dūniņš izpilda metienu. To atsit plūdums. Un pēc tam Žukels ar metienu no gaisa pārspēja. Lielvārdas komanda. Pretuzbrukumā Būmeisters iemet un panāk 5-5 pēc 9 nospēlētām sekundēm. Saviņš uz priekšu Zandem. Zandi izpilda metienu tieši virsū vārtsargam. Salcevičs bumbiņu netver, bet Torsters pārliecinoši tur saimnieko savu vārtu priekšā un neļauj atliekošo bumbiņu iegūt Lekrings spēlētājiem. Ļoti labs. Rajecks mēģināja piespēlēt vidū Kevinam Šmitam. Šmits piespēli neuztvēra. Un pretuzbrukumā. Jā, Toms Akmeņlauks piespēlē Jurim Gribustam. Un Juris Gribusts panāk
Robertam Zandam. Roberts neuztvēra no sākuma bumbiņu. Kļūdās arī Savins pēc tam epizodē. Blumfelds uz Mihailovski. Mihailovskis izpilda metienu. Ļoti viltīgi bumbiņi izlec vārtu priekšā. Bīstams moments uzreiz uz Laikringa vārtiem. Nomainās arī Savins pret 6. laukuma spēlētāju. Nu jau Trekši ar bumbiņu. Trekši met. Un labi nospēlē. Atkal bumbiņu pie Trekšas. Labs metiens padodās Joranam Malkovam. Nedaudz bumbiņu lido garām vārtiem. Labs moments. Kājās piecēlās visas tribīnas. Bumbiņu pie Savina. Savins uz Malkovu. Malkovs uz Rajecki. Atkal Malkovs un atkal un vārtī! Emīls Dzalbs! Emīls Dzalbs panāk izlīdzinājumu 6-6. Ļoti laba izspēle. Vārtu priekšā nocīnās labi Dzalbs. Kļūdās piespēlē Rajeckis. Tālāk jau Gribusts. Vēl pretuzbrukumā Dzalbs. Dzalbs izpilda metienu. To atsit Jānis Salcevičs. Pēters Trekšs aiz vārtiem izspēles vārtu priekšu. Apzog tur Zandi Blumfelds un var doties pretuzbrukumā Lielvārda. Labi nospēlē Plūdums, bet atliekošo bumbiņu vārtos ieraida Aivis Kusiņš. Un šajā pusfināla sērijā mums būs nepieciešama arī 7. spēle.